Tātad no 64. vidusskolas Toms Medzgars, kurš grib nošaut bezbiļetniekus. Tātad sveiki. Nākamajās minūtēs jūs redzēsiet tātad pirmo sēriju no mani jaunā raidījuma Tautas vars, un es vēlētos zināt jūsu viedokli par šo tātad video šovu, ko jūs varētu atstāt šeit, YouTube, vai arī draugiem.lv, tur apakšā, vai arī, protams, Twitterā, kurš būs redzams šeit. Jā. Tā kā paldies un jauki jums skatīšanās. Kā tev patīk pavasaris? Es dievinu pavasari, tāpēc, ka ir kaķu laiks. Jā, ļoti patīk pavasaris. Protams, ir vairāk iespēju, ko darīt, var plānāk ģērbties, paliek siltāks un ir patīkami iet laukā. Daļai jā un daļai nē. Vai tu esi kaķis? Nē, bet man ir kaķis. Ko tu dari ar to kaķi? Es ar viņu dzīvoju kopā. Bet tātad tavu iemeslu, lai tev patīk pavasaris, ir tāpēc, ka var plānāk ģērbties un var arī redzēt vairāk ādu, ja? Visiem patīk meitenes šortiņos. Jums arī patīk meitenes šortiņos? Nepatīk, nu labi. Es tā redzu, tev pašai ir īsi, svāki. Jā, ļoti daudz ādas parādi. Kā tev šķiet, vai skolā vajadzētu staigāt ar īsiem svārciņiem? Es domāju, ka jā, jo īsāk, jo labāk, jo tas motivē puišus mācīties. Kā tu personīgi noproti, ka tieši ir sācies pavasaris? Līdz spīd vairāk. Mazāk gribās mācīties, lielāks slinkums, vairāk gribās jau ārā aiziet, tur, protams, ar draugiem patusēt un tādā garā. Jo viss ir izkurs un viss ir visur vienīgi pļūra. Ko tu plānā darīt lieldienās? Man būs florbola nometne. Par tusēšanos es uzskatu arī par pastaigāšanos. Ja man būtu saimnieks, es, man liekas, nekātu viņu priekšā, jo man būtu kauns. Tātad tev nav suteners? Nav. Neko, es nesvinu lieldienas. Bet tu svinēsi ar mani, ja? Lieldienās mums būs ballīte. Tu neielūdz mani. Iespējams, te arī būs uzlūgts. Es tev ziedošu nanos, ja tu man pateiksi priekšā. Nāc šur. Jā. Tāks, es tev ziedoju šo mazo meitenīti, tagad pasaka, kur dabūju savu pidžamu. Kādu pidžamu? Ko? That's a lovely band. And what a thrill it is to have them play for me. Es jūs nepazīstu.